Sveicināti, labdien, labvakar, labdien, labvakar, labrīt ir vēl viens, jā. Sveicināti šajos visos laikos, jo, diemžēl nezinu, kurā brīdī jūs skatāties šo raidījumu. Vēl joprojām nesaprotu, kāpēc kāds viņu varētu skatīties, tāpēc, pie pirmās iespējas labāk slēdziet ārā, nebendējiet sev nervus, tā kā neiziedojiet lieki savu laiku visādām muļķībām, ar kādām nodarbojās dažādi stulbeņi, ja tā var. Labi, nesaukšu to par stulbeni īstenībā, es esmu diezgan gudrs džeks, esmu gudrāk, kāds bijis. Visā pasaulē un visā visumā, tā teikt, bet, jā, 5. sērija raidījumam šim esam nonākuši jau diezgan tālu patiesībai. Jā, atceraties maģisko 7. sēriju, kur ir jāsasniedz, lai mēs būtu veiksmīgi, sekmīgi un mums viss izdotos. Tāpēc tuvojamies. Es nezinu. Es 2 reizes sev zaudēju atkal pēc kārtas. 2 spēļu losing streaks man ir. Tā kā viss tā kā eiforija, pirmo raidījumu eiforija jau ir cauri, ir galā, diemžēl. Un tagad ir īstenībā īstais darbs, tikai tagad sākās. Jā, darbs ar sevi, jo es neesmu tā kā gatavs zaudēt vēl spēles pēc kārtas. Tāpēc es gribu ļoti, ļoti koncentrēties šaham. Un īstenībā ūdens jādzer. Ir daudz runā, daudz mūld. Īstenībā tīžāk ir daudz mūld. Jādzer daudz ūdens, jo reāli savs muti paliek slāpst. Es nezinu, ko es gribu tā atkal sasniegt. Es it kā zinu, bet es nezinu. Es it kā domāju, bet es nedomāju. Es gribu te aiziet, te un te. Jā, ko šis kungs man te dara? Īstenībā viņš man bišķīt atvieglo visu situāciju. Premium šeit. Šeit notiks tā saucamais ruklifts, tūlītās pacelsim ruku augšā, jeb šo torni pacelsim augšā uz augstāku lauciņu, lai viņš labāk aktivizējās, noliksim viņu domājams te, un tad jau tur būs baigais spēks un jauda. Jo. Īstenībā man ir pietiekami ok situācija. Bet, ko es gribēju vispār? Man ļoti laba situācija, tāpēc man beidzot ir laiks kaut kāds. Beidzot viņa pretiniekam mazāk laiks. Īstenībā man pie tā vajadzētu pieturēties. Ja, man vajadzētu... Īstenībā tā ir ļoti laba doma. Kāpēc es to neizdomāju ātrāk? Man vajadzētu spēlēt, runāt tikai tad, kad man ir vairāk laiks nekā pretiniekam. Vot labs princips, man liekas, ka perfekts princips, pie kura jāpieturās ir. Tāpēc, jā, tagad es varu runāt. Visā visumā ir tā, jau esam 5. raidījumā nonākuši, varbūt kādam, kurš nezin kādu iemeslu dēļ skatās šo visu pasākumu, ir radušies kādi jautājumi. Nezinu, vienalga, es noteikti atbildēšu, jo tie jautājumi nebūs daudz, varbūt viens cilvēks. Aleluja, ja viens cilvēks uzdos man kādu jautājumu. Es būšu laimīgākais cilvēks pasaulē. Es nezinu, vai es būšu laimīgākais. Nē, es būšu, absolūti noteikti būšu. Un, jā, tā, šeit. Man tā tagad liekas. Jā, tas ir pirmais.
Uzdodiet vienkārši jautājumus zēnam. Uzdodiet zēnam jautājumus. Kas jums interesē dzīvē? Vispār, visā visumā vai ne visā visumā? Par mani, ne par mani? Oi. Briesmu lietas. Kā būtu šeit? Es atkal tūlīt attapšos pie sasistas silas, man tā šķiet. Es varētu asaras izsviest ārā šajā brīdī. Es tik ļoti varētu asaras izspiest ārā šajā brīdī. Es vienkārši atkal zaudēju. Bet tam ne jau es zaudēju kaut kādam, kurš ir augstāks par manīm reitingā. Es zaudēju kaut kādam tur sučikam. Kaut kādam tur korejietim, nezinu, šautauts Korejai. Tā ir Koreja, vai ne? Dienvidi. Labi, ka nav Ziemeļkoreja. Labi, ka nav Ziemeļkoreja. Kā man labāk darīt? Es varu kaut, tad viņš man kaut pretī. Tad es zaudēju. Točni. Vēl es varu iet te. Nu, man ir, es nezinu, ļoti slikta situācija. Jā, čekoči. Stūros gājās. Kaus. Nice. Kaus te. Šur paņemt. Briesmīgi. Ļoti. Es jau 3 spēles pēc kārtas zaudēšu. Nepatīk zaudēt spēles. Pēc pēc kārtas. Un kā? Kā tas vienkārši notika? Kurā brīdī viss aizgāja pa dirsiņu? Nu, teorētiski, labi, mēs jau vairs neesam tādā tik lielā amatieru līmenī, ka mēs varam kaut kādus mežonīgos blanderus pieļaut. Tā kā visticamāk, es zaudēšu to partiju. Jā, kaķis arī dzīvs. Staigā te apkārt. Wow. Man tagad ir priekšā baigais uzbrukums. Ofensīva baigā ofensīva man te ir. Nē, nu, es jau tikšu šitam, teorētiski jau es aizsargāšos, bet tas ir laika jautājums. Laika jautājums, līdz es zaudēšu. Diemžēl kapitulēšu Ziemeļkorejas pārstāvim. Ko es atvainojos Dienvidkorejas pārstāvim. Viņš tiešām uztaisīja Ko es lējušu garām? Jā, Pepiņš. Es nokaušu, protams. Es nokaušu. Taču ienāks te. Mūs abus, jā, kaķi, jā, es pilnīgi tev saprotu, kur tu man esi. Es pilnībā tevi saprotu. Briesmīgi.
Briesmīgi. Jā. Briesmīgi. Nu, tas pats -6 vien paliek. Ne vairāk, ne mazāk. Kaķīti. Nu, turies. Drīz būs viss kārtībā. Drīz varbūt arī muzikanti uz manas ielas uzspēlēs. Jeb. Uz manā dārziņā saule uzspīdēs. Es gan nelieloju cerības, ka tas notiks tik drīz. Bet, jā. Viņš tagad... Nu jā. Ko es varu izdarīt? Vai es varu izdarīt? Nu, ko var izdarīt? Ko stipram padarīs? Viņš vienkārši ienāks iekšā un saterorizēs. Tas tik negodīgi. Reāli. Es daru labas lietas. Es cenšos kļūt labāks. Un man šitā ten vienkārši paņem tā kā mazu jožiku apspēlē. Bet, nu, tas laikam ir tas lielais mācību process. Jā, tas mācību process, kurš notiek spēlējot jebkuru sporta spēli. Es nezinu, kāpēc viņš tā izdarīja, jo vienkārši paņem uzēju šeit un es aizsargāju abas divi zaķi ar vienu šāvienu. Tagad spāju te. Un tagad viņš paņem to. Jā, nice. Kauj mani. Kauj mani stiprāk. Kauj mani tā, lai es jūtu. Viņš jau to īstenībā izdarīs, es ļoti labi jūtu. Es nezinu, kāpēc es viņu čekoju, vispār no tā nekāda jēga nav. Lai gan varbūt arī ir. Nezinu, es aiziet te bez maksas. Ja kādam ir kāds padoms, kā kļūt labākam šahā, lūdzu, gaidīšu padomus. Jo, nu, šitais nav pieņemam, šitais ir briesmīgi. Kāpēc pat te negāju? Man vajadzēja te iet šeit, lai es vismaz varu šito aizsargāt. To nevar tagad izdarīt. Jā. Viss ir... Prāt vēdra dzied, ka viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Bet viss ir tieši tā, kā tu nevēlies. Jo es esmu aptapies kārtējo reizi pie sasistas silas. Kārtējo reizi. Nu, es varu izdarīt. Neko. Jāiet dāmas augšu. Jācenšas, nezinu. Es nezinu, varbūt es viņu kaut kur var noķert. Nezinu, kur, bet kaut kur varbūt es varu noķert viņu. Jā, nav nekas labs tā. Man visu laiku galvā skan pilns mājas theme songs. Nezinu, kāpēc. Kāds man var paskaidrot šo fenomenu.
ceru, ka kaķi ļoti labi var dzirdēt. Šajā drūmajā dienā, drūmajā stundā, kad jau kārtējo reizes pievīlas visus savus līdzjutējus, visus savus atbalstītājus, un, tas ir 1-2, un es visus zaudējis. Es briesmīgi. Viņš vismaz nāk. Wow, nice. Šis ir tas, par ko es runāju. Kad es vienkārši paņemu un man noslīd, jo man brīšķīgi traustās tas viss pasākums. Kāpēc man nevar vinnēt ātrāk? Viss un vinnē man. Ko tu dari? Stulbais Ziemeļkorejietis, bet Dienvidkorejietis smējās vēl pa manīm. Šā ņirgājās pa manīm. Viņš nevar man tāpat vinnēt. Viņam jāņirgājās. 3 spēles pēc kārtas. Es pat negribu skatīties to. Tagad droši vien ir ierausties, tagad droši vien stāv uz vietas. Un tagad jūs man varbūt redzat. Viņš reāli kaķis zina, ka es zaudēju. Shoutouts Saguro Iki ūdenim. Iki, ak Dievs, man ir tik slikti šodien Ikea ūdenim. Ikea? Kādam Ikea? Ak Dievs, Lidl ūdenim. Shoutouts visam, jābeidz šitais pasākums. 2 uzvaras, 3 zaudējumi, man ir jāmaina savs piegājiens. Labdien vēlreiz! Es saprotu, ka tas korejietis ir pilnīgs etiops. Korejietis ir tāds Auerbachs. Kā tu vari nospēlēt ar dāmu 2 torņiem neizšķirt? Es pat neskatījos. Tāpēc es tagad pieslēdzos no jauna un es tā kā skatos. Niča? What the fuck? Un viņam 1130 reitings, un viņš vienkārši nospēlē neizšķirt ar maniem. Pie šitādas situācijas. Es nezinu, Korejā varbūt cita reitingi ir. Bet vinnēt jau viņš man teorētiski tāpat vinnēja. Tā kā nav tomēr zaudējums. 2 uzvaras, 2 neizšķirt. Ak Dievs, man tiešām ir slikti šodien. 2 uzvaras, 2 zaudējumi un 1 neizšķirts šī kanāla vēsturē, šī raidījuma vēsturē 1 neizšķirts. Tā kā nekas vēl nav zaudēts un mēģis vēl joprojām tas pats. 1300 reitings, ko jūs redzat šī augšā. 1300 reitings. Es pēc viņa nāku, bet man ir jāizdara liels darbs līdz tam. Tā kā paldies, ka skatījāties. Bišķīt labāk atradīšos uz saviem kvēlākajiem faniem. Mēs turamies, mums viss izdosies. Aiziet!